Vai jebkāds mums kādreiz pastāstīs, ko nozīmē tirgus, ko nozīmē bizness, ko nozīmē līgums. Jā, kāds bija jautājums? Nebija jau. Tā kā mēs dzīvojam pie upes. Halo! Tā kā nežēlot sevi un nepretendēt uz to mazo iedzīvotāju skaitu. Mums ir tik daudz talantīgu cilvēku. 4. kursā es jau biju uzzīmējis 2 mājas, vienu no tām savai mammai, no kuras man ir diezgan kauna. Es šobrīd mēģinu būt ļoti diplomātiska. Sveicināti, cienījami klausītāji, mūsu viesi. Jūs klausāties podcastu Rokturi, un ar jums kopā ir šī podcastu vadītājs Artūrs. Un šīs dienas tēma ir saruna par latviešu arhitektūras centieniem ienākt starptautiskā tirgū. Un sarunā apspriedīsim izaicinājumus un problēmas, kā arī ieguvumus un potenciāls, ko arī tas mums nes. Tātad mūsdienu globalizācijā tiešām iespējas paverās ļoti, ļoti dažādas. Tātad mēs redzam, kā tehnoloģijas jau Covid laikā un Zooms un citas līdzīgas programmas ļauj mums sazināties, tikties un īstenot projektus, atrodoties ļoti tālu no tā, fiziski atrodoties diezgan tālu no tās vietas, kur arī reāli rodas šie mūsu darba augļi. Un nenoliedzama arhitektūra var būt arī vērtīgs produkts, kas varētu veicināt arī valsts atpazīstamību, kas ir varbūt produkts ar tādu spēcīgu pievienoto vērtību. Un arī mūsu abi viesi to ir ļoti veiksmīgi pierādījuši, to, ka Latvijas arhitekti ir spējīgi radīt kaut ko, kas ir ne tikai vērtīgs mums, bet arī visai pasaulē un arī apkārt. Un tad ar mums kopā, un mēs šodien esam OpenAD birojā, ciemos pie Zanes. Jāsaka, liels paldies, ka mūs arī uzņēma. Tātad Zane Tetere-Šulce ir latviešu arhitekte, OpenAD līdzdibinātāja un vadītāja ar ļoti vērienīgu pieredzi gan Latvijā, gan starptautiskos projektos. Šobrīd aktīvi strādā pie projektiem Dubajā un Barcelonā, vai ne? Un arī Kārlis ir šogad mūs iepriecinājis un izcīnījis to, ka Lauders arhitektūras veikums ir iekļuvis arī finālistos Latvijas arhitektūras gada balvā ar skolu. Es atvainojos. Silā. Un jāsaka, tas ir arī diezgan liels notikums, ka tomēr arī Latvijas arhitektūras gada balvā tiek izvirzīti darbi, kas ir arī tapuši varbūt ārpus Latvijas. Un tātad es vēlos, lai mēs sākam varbūt ar tādu nedaudz vienkāršāku jautājumu un tādu brīvi runājot, tātad geogrāfiski un mentāli. Kur kādai vietai jūs redzat sev piederību? Vai jūs esat vairāk kā pasaules pilsonis, Latvijas, Rīgas? Kurai vietai jūs redzat tādu visstiprāko tādu sajūtu, ka tā ir tā vieta, kur jūs piederat? Jāatzīst, ka es esmu koķetējusi ar pasaules pilsoņu statusu, bet man liekas, jo vairāk gadi man paliek un jo vairāk es braucu ārā, jo vairāk es saprotu tieši, ka šeit ir tā mana zeme, ka šī ir mana vieta un ka es pilnīgi noteikti arī palikšu. Neatkarīgi no tā, ka tā darbība tiešām notiek jau lielu daļu ārpus Latvijas. Jā, man ir ļoti līdzīga tā sajūta. Ir piederība noteikti pie Latvijas. Man gan viņa tāda jau ir bijusi jau uzsākot studijas arhitektos, kur bija arī ļoti skaidrs, ka tas gribās strādāt, palikt Latvijā, strādāt Latvijā. Arī tāpēc arī mācījos un strādāju. Bet protams, tā piederība Latvijai nenozīmē, ka nav iespējas strādāt ārpusē un to savu pienesumu arī mēģināt izplatīt ārpus Latvijas robežām. Man šķiet, ka mums ir tieši ļoti interesants stāsts ar tevi, vai ne? Ka mēs tā kā zinām, ka mēs te esam, bet skatāmies arī, kas pār žogam notiek. Jā, tur arī pats sākums jau bija gan rīz vai kopīgs. Mazliet ātrāk. Tā ir, jā. Jā, un tā tad piederēt Latvijai, bet tomēr cenšaties izplatīt arī ārā. Un man
tiešām ļoti interesē, kāds tad ir varbūt tas stāsts par to, kā jūs arī varbūt izlēmāt un kā radās vispār šī ideja un pirmie projekti iziet varbūt ārā no šī vietējā tirgus un vietējā mēroga, tomēr kaut kur citur kaut ko pamēģināt. Protams, bija tāds sākotnēji sapnis, ka varētu strādāt ārpus Latvijas, un tas būtu forši un interesanti. Bet tā pirmā iespēja radās ar to, ka mēs nejauši ieraudzījām, ka bija konkurss Igaunijā, kas tolaik bija vēl angļu valodā. Un tad mēs izdomājām, pamēģināsim, jo konkursu pieredze jau bija Latvijā bijusi. Tad pamēģinājām, un tā bija pirmā skola Valgā, ko arī uzvarējām, kas arī realizēta. Un pēc tam, tā kā mēs jau pašā skolas procesā paralēli iepazinām arī arhitektus un partnerus no Igaunijas puses, gan inženieris, tālāk mēs turpinājām piedalīties Igaunijā konkursos. Tādējādi izdevās vēl vienu konkursu uzvarēt, kas arī ir šī Silamē, kas ir arhitektūras gadu balvā izvirzīta. Un turpinam joprojām piedalīties. Un tā pamazām radās tā pārliecība, ka mēs to turpināsim un darīsim. Un pamatā Igaunijā esam mēģinājuši arī citās valstīs tieši konkursos piedalīties. Bet pagaidām tā Igaunija ir vistuvākā, varbūt tāpēc, ka nav pārāk tālu no Latvijas un aizbraukt ar mašīnu un apskatīties objektu vietas un tādu. Bet ar to tas viss arī sākās. Jā, man ir gluži savādāks stāsts. Mēs konkursos nepiedalāmies. Nav īsti, teiksim tā, mana specifika un droši vien manam raksturam piemērots režīms. Mans ceļš patiesībā bija diezgan apzināti neapzināts, tādā ziņā, ka tas raksturs pilnīgi noteikti prasa zinām dinamiku un attīstību, bet tam man ir izteikts uzmanības deficīts, līdz ar to man vajag mainīt visu laiku kaut ko savā dzīvē, bet tas tā. Un trešā lieta ir milzīgi zinātkāri, un tad ir, kad kā krabītim, tātad viņš pleš tās savas iekšas līdz nonāk līdz savām bruņām, un viņām ir ar spēku jāpārtrūkst, lai nonāktu nākamajā līmenī, un tas man ir visu laiku ļoti svarīgi. Un līdz ar to droši vien, ka tā ir likuma sakarīga darbība, un tas viss sākās jau 2000, sākot no 6. līdz kaut kur 9. gadam, kad es diezgan aktīvi braucu uzstāties ārpus Latvijas, aicinājos meistarklasēm. Kārlis, man liekas, tajā laikā arī vēl strādāja JOAD, jo mēs bijām pāris tādus kliedzošus projektus uztaisījuši, kas arī bija diezgan plaši izpublicēti. Un tā interese, jāatzīstās, bija bijušās postsovietu valstis, kur mēs, protams, kā baltieši diezgan radikāli atšķiramies savā rokrakstā un esam priekš viņiem kā Eiropa. Līdz ar to tas bija tāds tā kā sākums, un, protams, tajā brīdī arī notiek zinām ķēdes reakcija, un cilvēki sāk atpazīt un ieinteresēties. Un tad, principā tādā veidā no mutes mutē mēs arī esam nonākuši, kur esam nonākuši ar daudz sadarbības modeļiem, dažādiem veidiem, kā mēs strādājam. Tās vietas arī ir arvien kļūst plašāk. Jo droši vien, ka tā tendence ir nodibināt tās attiecības uz mūžu, nonākt arhitektūra ir par attiecību veidošanu visnotaļ visdažādākajos apvāršņos. Tā kā, kaut kā tā, jā. Un, nenoliedzam, mēs jau sevišķi Kārļa gadījumā, kur tas ir konkursu darbs, mēs jau arī redzam lielākoties tos rezultātus, vai ne? Tomēr ir uzbūvēts tās 2 ēkas un piedalījies, un tie mēģinājumi jau ir ļoti daudz, un es ticu, ka arī Zanē ir pietiekami daudz tādu, varbūt ne līdz galām veiksmes stāsti un tādi mēģinājumi. Varbūt jūs varat pastāstīt par kaut kādiem saviem tādiem, mēģinājumiem, grūtībām vai kaut kādiem fakapiem, kur ir nācies iet cauri un līdz varbūt tām gatavajam rezultātam. Tā ir apmēram katru reizi, kad neizdodas uzvarēt kādu konkursu. Tas mums ir ārkārtīgi daudz, jo mēs ļoti, ļoti daudz piedalāmies konkursos, vismaz kādus 10 un vairāk gadā.
Un, jā, tie rezultāti mēs viņus varbūt pēdējā laikā plaši pagaidām nepublicējam, lai gan lēnā garā viņa mājaslapā parādīsies. Jā, tas prasa ļoti, konkursu gadījumā tas prasa ļoti lielu enerģiju un ieguldījumu, jo, protams, eksistē, mēs kā latvieši kaut kādā mērā spējam saprast to igauņu mentalitāti. Mums ir tāda pārliecība par to. Bet tajā pašā laikā tas vides kontekstu un tās vietas bieži vien ir tomēr līdz galam grūti izprast, jo viņiem ir mazliet citādāka skola un arhitektūras skola. Un mazliet tāds savādāks skats uz to, kāda ir tā modernā jaunā arhitektūra. Bet, tad, protams, arī viņiem pa konkursiem arī, atšķirās tas vairāk tāds vai radošāks vai pragmatiskāks pieejams, un tad mēs tajā, mēģinam trāpīt iekšā. Bet, jā, tas lielākie tie izaicinājumi un arī tas mums atkal liekas interesanti piedalīties viņos, bet vienlaicīgi, protams, tas arī ir čakarē to sajūtu ik pa laikam, jo, protams, gribās vai ne to uzvarīt, īpaši viņas ir bijušas iepriekš, bet tā konkurence tur ir ļoti, ļoti liela, jo tur piedalās gan skandināvi, gan arī dāņi nereti. Un it īpaši pēdējos 2 gados tajos konkursos ir nereti 20-30 darbi, līdz ar ko ir konkurence liela, bet ir interesanti. Jā. Nevar sūdzēties par to, ka ir dažādas ēkas no visām pusēm. Bet atkal tas lielākais, laikam, izaicinājums konkursu tieši ziņā ir tas, ka mēs uzvaram šo te skolu, viņa tiek uzcelta, ir baigi forši, bet, protams, tā pēctecība tajā ir visai maza, jo skaidrs, kad nenāks kāds atsevišķs privāts pasūtītājs, kurš prasīs uzprojektēt skolu. Līdz ar ko tas tālākais ceļš ir atkal caur šo konkursu un mēģināt piedalīties citur. Lai gan tagad mums ir arī interjeru projekts Valielas Workland, kas top Tallinā un šī gada beigās būs gatavs. Tā kā pamazām caur to, ka mēs, protams, strādājam Igaunijā, tad cilvēki sāk to ievērot un apsver iespēju, ka mēs, piemēram, varam arī piedalīties citos projektos. Un tā ir tā, protams, labā lieta no tā visa. Jā, par maniem izaicinājumiem droši vien mazliet tāds arī personiskāks aspekts, ka viena lieta ir dzīvoties savā komforta zonā starp savējiem, ko mēs saucam par latviešiem, un būt horizontālās attiecībās vēlams ar klientiem un visiem pārējiem. Un, tā kā jā, būt tajā drošajā zonā un tālāk iestājas tas nākamais, kā teikt, lēciens, kur tev ir jāstartē kā birojam no Austrumēropas. Protams, ka tas kaut kur ir pakausī, nenoliedzami. Un kā tu vari nostāties uz tā viena kā teikt, piedestāla vai tās horizontālās līnijas ar milzīgām korporācijām, piemēram, milzīgiem birojiem, zem kuriem ir tur simtiem konsultantu, dažādi līmeņi, un viņi visi ir šlipsēs un ar nopietniem memorandumiem pēc katras sapulces, un tu esi tāds nesakārtots manāmi frīks, no Latvijas, un kā tas ir, teiksim, ļoti īsā laika periodā to aptvert, piefiksēt, sakopoties, vai ne, kā teikt, un disciplinēti nonākt līdz tam. Tas man liekas, pat ir vairāk tiešām tāds iekšējs stāsts, kurā brīdī tu sajūties komfortabli. Un iespējams jau, ka tāds panku variants, kad tādi mēs esam, ir ok, vai ne? Bet tas ir, kā tu pats noliec sevi situācijā, kurā ir jājūtās komfortabli. Tas ir, un tas nebija tikai mans personisks stāsts, bet arī visas komandas aspekts, ka mēs iemācījāmies strādāt kopā, mēs iemācījāmies aizstāvēt viens otru, iemācījāmies atbalstīt tad, kad tas ir nepieciešams, un tā ir milzīga pieredze, milzīga izaugsme. Tā kā, man liekas, ka tas ir tāds lielākais izaicinājums
tieši jā, sajust sevi, nostiprināt sevi, saprast, ka jā, mēs varam, mēs esam īsti un lieli un spēcīgi. Un neskatoties uz to, kad ar mums runā birojas, kas, piemēram, ir palīdzējis projektēt kā līd konsultants gan Zahai Hadidai, gan Fosteram, vai ne? Nu, tur ir bišķi atšķirība, un tas ir interesanti. Un vēl viens fakaps tikko, mēs tagad zīmējam visādus konceptiņus, ātros konceptiņus uz dažādiem zemes gabaliem, lai iztestētu, tas saucās feasibility studies, un tikko sapratām, ka 2 nedēļas zīmējam konceptiņu uz nepareizā zemes gabala, tas tās neliels fakapiņš. Bet, nu jā, kaut kā tā. Neliels fakapiņš tādā globālā mērogā ir pišķiņ citādāk nekā... Jā, dažas kļūdas ir sāpīgas. Jā. Nu, mēs dzirdējām diezgan divus dažādus ceļus, kā arī kā izdevās iekļūt gan šajā tirgu, kā izdevās realizēt tos projektus. Un, tātad viens ir tātad vairāk caur šiem te konkursiem, un otrs ir vairāk caur pazīšanām. Nu, Zana, jāsaka, tu esi diezgan kritiski izteikusies pret konkursiem. Un, Nē, jā, drīzāk pats pret sevi. Jā, varbūt var pakomentēt tos ieguvumus un varbūt tos, kāpēc un kā izvēlēties šo ceļus un vispār par šiem te ceļiem, kā varbūt, jā, kas ir tāds ieguvums un problēmas katram no veidiem. Tie ceļi jau ir atkarīgi no tā, ja nav tie pasūtījumi, tad vienīgais jau ceļš ir konkurss un mēģina piedalīties, vai ne? Viens tāds reāls ceļš, jā. Protams, tas prasa diezgan lielu uzdrīkstēšanos, es domāju, tajā pašā sākumā, kad mēs to sākām, jo tu jau arī uzreiz sacenties ar pieredzējušiem birojiem apkārt, bet tā tomēr ir diezgan liela iespēja, kā sākt un mēģināt. Mēģināt, jo, protams, viņi varbūt nav tāda ļoti, ļoti liela tā iespēja, bet, iespēja ir, un tu vari, izmantot savu laiku un iespējas, lai pēc iespējas labāk šo te rezultātu uztaisīt. Jā, nē, es neesmu absolūti kritiski pret konkursu. Es domāju, ka te ir vairāk jautājums, kā tās attiecības tiek veidotas. Man ir svarīgi saprast to, kā teikt, gala lietotāju vai arī būt tādā face-to-face attiecībās. Un ar konkursu bieži vien ir daudz nezināmo, kas arī, no otras puses, protams, ka tu saliec kontekstu jebkurā situācijā, bet droši vien, ka man kaut kas tur iztrūkst, un vēl ir otra lieta, ka es esmu nenormāls pedants un ideālists. Es nevaru apstāties vienā brīdī. Man liekas, ka tas ir jāizkož līdz pēdējiem, un tajā brīdī, un tad tas noved līdz šausmīgi sāpīgam rezultātam gan finansiāli, gan mentāli, un to vajag ņemt viegli. Es nemāku ņemt viegli. Es domāju, ka tā ir tā lielākā lieta. Savukārt, ja tu uzķer, vai ne, to kā teikt, finišu, kurā brīdī ir jābeidz, un ieraugt to lielo laukumu un saliec tās proporcijas pareizā veidā, tad konkurss ir brīnišķīga lieta, kā startēt īpaši jauniem birojiem. Man liekas, tas viennozīmīgi ir labs ceļš. Protams, par to perfektumu to es saprotu, jo man partneri Rita Laudere, viņa arī diezgan liela perfekcioniste, un pat tieši konkursu procesā es ļoti labi saprotu, ko Zana saka, kad gribās līdz galam vēl izstrādāt un ielikt, un es esmu tas, kurš ar cirvi nocērt un pasaka viss, ir tagad pietiek, vai ne, un tas nav svarīgi, un koncentrējamies uz tām lietām. Bet tā atšķirība starp to privāto un konkursu, jā, viņi ir, mēs strādājam gan ar privātiem, gan ar šiem konkursiem, un tās, protams, ir divas atšķirīgas pasaules, jo tikko kā ir privāts pasūtītājs, tev ir tieši ieinteresētā persona, un tas no vienas puses ir forši, jo visu laiku ir šis dialogs, bet kā konkursiem ir tieši pretējais, ka it īpaši Igaunijā
ka to ideju tu tā kā pilnībā no savas puses veids un tā kā uzliec uz papīra. Un tālāk nav īsti vairs līdz galam neviens cilvēks, kas viņu varētu tā kā izmainīt vai kā, jo tā ieinteresētā puse īsti viņa tāda kā pašvaldība, bet viņiem, ka konkursa rezultāts ir saistošs, un tad tālāk notiek pats tas realizēšanas process. Jā, Te ir viens ļoti būtisks aspekts, forši Kāļi, ka tu par to runā, un tad ir tā pašvaldība. Un te ir tas, un te iestāja, jo ir ļoti forši konkursi arī Latvijā realizēti. Izcili konkursi ir realizēti Latvijā ar ļoti veiklām pašvaldībām. Tas nozīmē, ka viņām ir jābūt ieinteresētām, dabūt labāko. Un tur tālāk mēs jau ejam dziļāk, ja mēs pa konkursiem, tad viss dempings, vinnē projekts, kurš vismazāk maksā, tur arī mēs esam bijuši. Un tas, manuprāt, ir negodīgi, un droši vien tajā līmenī iespējams, ka tā mana kritika rodās, jo, manuprāt, labs darbs ir labs darbs, un labs darbs ir jāvērtē, nevis jāvērtē, honorārs vai budžets pēc būtības. Ja programma prasa attiecīgi izpildīt kaut ko, kas maksā naudu, tad tam nolikumam ir jābūt kaut kādā kontekstā. Un tur ir daudz visādi aspekti, bet tajā brīdī, kad izdodas tiešām un Igaunijā iespējams ir, tas atkarīgs no pašvaldības droši vien, un tieši tās ieinteresētās puses, jo agri vai vēl tur tāpat ir kāds, kuram vai nu interesē, vai nu neinteresē. Tā kā nonākt līdz tā kvalitātei, jo man personīgi tā kvalitāte ir super svarīga lietās, ko mēs darām un ko dara citi. Tāda kritiskā domāšana pašam pret sevi un arī pret prasības pret pārējiem. Bet vispār ir būtisks atšķirības starp konkursiem Igaunijā, konkursu Latvijā, vai ir ieinteresētāks pašvaldības, labāk nolikumi, kaut kas tāds? Atšķirība ir milzīga. Tas ir iemesls, kāpēc mēs ļoti, ļoti daudz turpinām un mēģinām piedalīties Igaunijā, jo atšķirība ir milzīga būtībā absolūti visās sfērās, gan pašos konkursos, gan ieinteresētajās personās, gan būvniecības procesā, saskaņošanas procesā. Visā ir ļoti, ļoti liela atšķirība. Ir ļoti vienkārši izsakoties patīkamāk, labāk un ātrāk. Tā ir ļoti, ļoti liela atšķirība. Jo šīs divas skolas, viņas ir tapušas ļoti ātrā laikā. Mums pat pirms šīm skolām ir vairāk konkursu, kas ir uzvarēti, projekti ir jau sen pabeigti, bet viņi joprojām nav pat sākti realizēti. Latvijā tas viss notiek mazliet sačakarēts un grūti, jā. Bet es droši vien personīgi varētu teikt, ja nebūtu šī Igaunijas pieredze, varbūt mēs vienā brīdī arī būtu beiguši piedalīties konkursos, bet tā kā ir šī Igaunijas pieredze, tad tas tā kā turpina uzturēt šo motivāciju. Tu ļoti labi pirms sarunas pateici, ka tu esi sprinters vai maratons? Ultramaratonis. Jā, tā arī ir. Tā ir tiem konkursiem. Ieguldījums ir milzīgs enerģijas. Bet ir labi, ka ir šeit tad arī atdeva atpakaļ. Tas tomēr vajadzīgs. Jo tā ir tomēr arī zināmā mērā diezgan liela laimes spēle. It īpaši Igaunijā, jo mēs bieži vien aizbraucam uz šiem rezultātu paziņošanu. Mēs tur apskatāmies tos 20 plus darbus, un es saprotu, ka man personīgi būtu es nevarētu izvēlēties, jo tas ir forši. Un visi viņi tik labi izskatās. Nošļukt arī, pēc tam, kad varbūt nesanāk ar to, tas jau arī tā. Nošļukt ir dabīgi. Tad galvenais tikt atpakaļ. Jā, piekrīt. Labi, tad nedaudz atgriežoties varbūt pie Latvijas, un man šķiet, ka jūs abi divi zināmā mērā arī atbildat šo jautājumu, bet es tomēr gribu dzirdēt jūsu viedokli. Vai jūsuprāt tie arhitekti, ko sagatavo gan Latvijas universitātes, kas strādā Latvijā, biroji un vienalga, vai viņi ir pietiekami konkurētspējīgi
globālā mērogā. Vienalga, vai mēs varam runāt gan pēc tā, vai tā izglītība ir pietiekami spēcīga, vai ir šīs tradīcijas, vai ir zināšanas un prasmes vai iestrādes. Kā jums šķiet vispār par to situāciju kopumā, tā paskatoties uz mūsu vietējiem arhitektiem un arhitektūru? Es gribētu runāt mazliet plašāk, ne tikai par arhitektiem, bet man patiesībā ir milzīgs prieks un lepnums, jo man šķiet, ka uz to mazo valsti un uz to mazo iedzīvotāju skaitu mums ir tik daudz talantīgu cilvēku un tiešām ar tādu stingru kodolu, ar brīnišķīgu kaut kādu to iekšējo izjūtu. Un te ir cita problēma, manuprāt, ko es gribētu tomēr teikt arī par izglītību kaut kādā mērā, lai gan es pati esmu absolūts Latvijas produkts. Kā mēs varam būt talantīgi, mēs varam daudz ko iemācīties, un tad nākamais jautājums, vai mums kāds jebkad ir pastāstījis, es domāju, radošos sfēras pārstāvis, vai jebkāds mums kādreiz pastāstīs, ko nozīmē tirgus, ko nozīmē biznes, ko nozīmē līgums, ko nozīmē pārdošana, kas zem tā viss ir atpakšā, mārketings, jebkas, kas mums palīdz runāt tajā valodā, kurā runā visi tie pārējie, kuri ir mūsu klienti. Un jautājums ir, kā mēs varam sevi pārdot, kā mēs varam iziet no tā mūsu radošā loka. Jo, piemēram, mākslā tās ir galerijas. Tas nozīmē, ka, piemēram, mums tāds tiešām šobrīd zināms mākslinieks ārpus Indriķis Ķēls, viņš ir pabeidzis skolu ārpusē, viņš ir sadarbojies, tātad universitāte sadarbojas ar galeriju viņu pārstāv. Tas ir ceļš ārpus, un te ir šausmīgi daudz jautājumu, piemēram, arī ēters, vai ne? Viņi strādāja attiecīgi konkrēti arhitektu birojā, ar kuru viņi turpina sadarbību. Tas atkal ir ceļš, kā mēs varam iziet, bet, piemēram, kā mēs ar Kārdi, vai ne? Savā ziņā self-made, mums nav neviena stāstījis, kā tas ir. Un tad vai tu gadiem tausties un meklē ceļus, vai tomēr ir kaut neliela daļa kursa visā mūsu 5-gadas vai 6-gadas mācību programmā, kas pastāsta mums, kas notiek ārpus projektēšanas un kā mēs varam tālāk komunicēt vispār šajā diezgan lielā mašinērijā. Jāatzīst, un viņi kļūst ar vien trakāk, konkurence ir ar vien spēcīgāk. Un, man liekas, ka tā ir tā problēma, ko es gribētu izvirzīt, laikam, ja jautājums ir par izglītību. Bet mēs spīdam kā tauta, un katru reizi izbraucot, es to jūtu. Tā kā mums vajag mazliet kaut kādu būstu personisko, tā skaitā kā nācijai. Mēs galīgi slikti esam paši pret sevi, un tam ir noteikti apstākļi, vai iemesli. Un tas cilvēks šeit noteikti ir ļoti, ļoti jaudīgi, un tam par to universitāti, ja es varbūt tad pieturēšos pie arhitektūras, tā profesija tomēr ir ļoti, ļoti plaša un sarežģīta. Un, protams, atceroties universitāti, gribētos, lai būtu daudz kas klāt un pastāstītu vairāk. Tā pašā laikā ir, tieši kā Zana teica, kad bija ārkārtīgi daudz lietas, kurām nācās pašam iet cauri, saprast, izzināt un vismaz daļai izdomāt no jauna, ko varbūt būtu skaidrs, ka būtu bijis vieglāk vai pat varbūt labāk, ka būtu vismaz kāda pieredze, kas parādītu, pastāstītu, kā to varētu vai kā būtu labāk izdarīt vai tam līdzīgi, kas varbūt būtu universitātes pusē. Bet kopumā man šķiet, ka arī ļoti svarīgi ir, kad cilvēks tomēr paralēli vai pēc studijām arī tiek tādā plašā, foršā, jaudīgā projektēšanas birojā, kur tomēr arī to reālo pieredzi sāk sajust, jo, protams, tā arhitektūra viņa tomēr tik ļoti saistās gan ar pasūtītāju, gan ar juridiskām, gan tieši tā ar reklamēšanu un pašām biznesa idejām, ka tajā ir kādu laiku jādzīvo iekšā, lai pamazām kaut ko aptaustītu, tu iepazīsti. Un īstenībā joprojām ir tā, ka ir
tu turpini tikai mācīties un saprast šīs lietas. Ir īpaši tikko, kā tu sāc strādāt kaut kur ārpus Latvijas, tad nāk atkal pieredze un tu ej plašāk, un šīs te, pamazām droši vien paliek mazāk pat cilvēku, kuriem pajautāt vispār no Latvijas šo te pieredzi. Jā, es arī aizdomājos kaut kā, cik daudz īstenībā tādi jauni, talantīgi cilvēki, un iespējams, ka ir bijuši, kas vienkārši ir apstājušies pie tā, ka viņi nezināja varbūt, ko darīt ar to savu talantu un kā to varbūt realizēt tālāk, kaut kādos projektos un ejot ārā. Un, cik daudz varbūt mēs tos cilvēkus palaižam vaļā, vai viņi aiziet kaut kur citur, vai arī viņi vienkārši nerealizē to savu potenciālu, kas ir, man liekas, diezgan baisi. Varbūt no tādas izglītības puses. Bet noteikti vērtīgi ir aizbraukt ārpus studēt un šo te pieredzi iegūt. Es gan pats nebiju aizbraucis ārpus, jo bija darbs šeit, kas manā gadījumā tieši darbs bija tas, kas īpaši pie Zanes, kas deva visplašāko to pieredzi vispār, kā rīkoties un darboties apkārt. Un tas bija tāds milzīgs grūdienis. Tā kā es droši vien to no savas personiskās pieredzes, tieši darba pieredzi, jau laikam liktu kā ļoti, ļoti svarīgu. Nē, tam es pilnīgi piekrītu, ka viss jau ir tomēr atkarīgs pašam no sevis, ir pilnīgi mazsvarīgi, lielās līnijās, kuru skolu tu esi beidzis. Jautājums, vai tev ir tā padziļinātā interese par lietām, un ja tā interese ir un viņa ir patiesa un dziļa, tad tu aizraksties jebkurā gadījumā līdz kaut kādam rezultātam, meklēs tos ceļus. Un ļoti svarīgi tiešām ir labs mentors. Labs mentors un aktīva darbība, nepretendējot sākumā varbūt uz kaut ko. Man liekas, tās pretenzijas ir kaut kādā mērā jāatmet, bišķi pieticīgākiem sākumā jābūt. Lai tiešām dabūtu kaut ko, kas nav par naudu nopērkams, kas ir tā pieredze un tiešām tā kā, labi mentori, jā. Un, Zana, jau tu esi strādājis un mācījusies ārpus Latvijas, vai ne? Nē, es esmu mācījusies tikai Latvijā. Man ir bijis viens apmaiņas kurs uz Gotlandi, uz restaurāciju, kur es sapratu, ka tas noteikti nebūs par mani. Jā. Okay, bet dzīvojusi tu esi arī ārpus Latvijas, vai? Nē. Tāpēc es saku, es esmu absolūti self-made, jo es sāku strādāt jau pirmajā kursā, un man droši vien tas laiks, vieta un viss sakrita pareizajā punktā, jo es startēju pirmskrīzes laikā, kad bija lielais attīstības bums un darbu varēja darīt jebkurš, pat otrkursnieks, un es jāatzīst, sāku taisīt paralēli vēl darbam un mācībām, jo enerģijas koeficients man ir diezgan augsts, sāku taisīt arī mazos interjeru patstāvīgos darbiņus. Un 4. kursā es jau biju uzzīmējis 2 mājas, vienu no tām savai mammai, no kuras man ir diezgan kauns. To es gribu teikt, ka tomēr 4. kursā vēl patstāvīgi darboties nevajadzētu. Pat ja apstākļi sakrīt pareizie. Es arī sāku no pirmās kursa strādāt. Arī tas bija laiks, tas bija, protams, mazliet vēlāk, bet arī bija tā, ka ieliek sludinājumu. Tur pat nevar paspēt aiziet uz visiem birojiem un vienkārši sākt strādāt. Tas bija tāds interesants laiks, bet arī Rita sāka no pirmā kursa. Tā kā mēs tā uzreiz metāmies iekšā darbos. Bet tā ir forša pieredze, nevajag sev žēlot. Man liekas, studija gadu priekš tā ir, lai iet uz all in. Jā. Absolūti, jā. Un, man šķiet, ka mēs jau drusku pieskārāmies arī tādam vārdam kā globalizācija, kā darbam ārzemēs. Un kā jums šķiet vispār, tā tendence varbūt ir, ka tomēr tas būs kaut kas tāds izplatīdāks un kaut kas tāda ierastāka praksa, ka varbūt tie biroji vai tie cilvēki šeit būs, ka viņi tomēr varētu strādāt jebkurā Eiropas vai vienalga pasaules galā vai, arī tieši skatoties uz Latviju, varbūt pēdējos gados ir manīts, ka ir reizēm vairāk tomēr tādu piemēru, kur, un varbūt kāpēc. Jā.
Es dzirdēju ārkārtīgi interesantu tēmu par to, ka nākotnē, principā tas jau, manuprāt, notiek, ka lokālais tirgus kā termins pazudīs. Jo, ņemot vērā, ka ir pazudušas robežas un Covid to tikai un vienīgi pastiprināja, tas nozīmē, ka jebkurš var noalgot jebkuru. Un tas nozīmē, ka nav vairs šīs starptelpas, nav vairs tas, kad es konkurēju ar Jāni un Pēteri, tajā savā mazajā valstiņā, bet es reāli konkurēju ar čaļiem tur Amerikā, Kanādā, Japānā, jo tas viss ir kļuvis par vienu telpu. Un es domāju, ka mēs ejam tiešām tajā virzienā. Un līdz ar to, tas Covid visnotaļ pastiprināja, un es esmu ārkārtīgi priecīga par to, kas notika, kā tas mainīja mūsu iekšējo telpu izpratni par lietām un cik daudz enerģiju mēs vairs lieki netērējam. Tas ir, manuprāt, tikai un vienīgi pozitīvs ieguvums. Un arī šobrīd, piemēram, mums ar Kārli nav vairs jautājums nevienam, kas sēž mums pretī kamerā 1000 kilometru no šejienes, vai ne? Kāpēc jūs nevarat atbraukt pie mums? Jo nav vajadzības atbraukt tiešām. Un ņemot vērā visas digitalizācijas procesus, visas programmas un tūļus, kas nāk mums palīgā, lai tiešām tie mītiņi notiktu super kvalitatīvi. Tas ir forši un tā pašā laikā es saku, tā kā biedējoši. Tas nozīmē, ka jāstrādā ir vēl vairāk, prasības aug un jā. Jā, mums arī kaut kādu laiku ir vairāk pozitīvi secinājumi un pieredze tieši šī sakarā, ka varēja tieši citi cilvēki pielāgoties pie tā, ka var visu attālināt, izdarīt un komunicēt un pārvaldīt. Un tas bija ļoti labi. Un, jā, tieši tāpat kā par projektiem ārpus Latvijas. Un tehnoloģijas to nodrošina. Protams, ir šad tad vajag aizbraukt uz vietas, bet to arī var ātri nokārtot. Teiksim tā, ja mums sākotnēji, kad bija tā pirmā pieredze ārpus Latvijas, viņi, protams, bija kaut kādā ziņā biedējuši, kā tā būs kaut kas, bet kad tu vienā valstī pierodzi strādāt, mums arī vēl viens projekts ir Francijā, gan tāds mazāk, bet interjers, un tu visur vari no Latvijas, gan caur video, tu vari arī pat autoru uzraudzību novadīt, visur izdarīt, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Un tas arī vieš gan motivāciju, gan arī nebaidīšanos startēt un pieņemt šos izaicinājumus, kas ir arī tā aiz Latvijas robežas. Tas it kā šķietam mazais Latvijas mērogs, ka mēs it kā, tā salīdzinoši esam tomēr neliela valsts ar varbūt diezgan tādu, neliela arī tirgu līdz ar to, un arī varbūt netik daudz tiem arhitektūras firmām. Kā jums šķiet, tas tā kā kaut kādā mērā veicina to, un ka mēs kaut kā cenšamies iziet uz āru, vai varbūt tieši pretēji, un man, piemēram, arī liekas ļoti interesanti, šis varbūt es dzirdēju arī kaut kādā rakstā par šo Baltijas arhitektūras skolu to ideju, ka varbūt Baltija pat par sevi jau arī tādā globālā mērogā varbūt arī nemaz nav tik varbūt milzīgs reģions, bet tomēr kaut kā apvienojoties un veidojot kaut kā vairāk tos kopējos vai konkursus vai vispār tirgu kā arhitektūrai kā tādu, tad arī būtu lielāka tā konkurētspēja. Es nezinu, es vienkārši gribēju varbūt dzirdēt jūs domas par to Latvijas vietu šajā visā un vai mūsu tas reģions un tā specifika ir kaut ko nes līdzi iespējas, vai kāds tās būtu? Laikam personīgi nekad nav bijusi tāda sajūta, ka latvietis nāk no varbūt mazas valstiņas vai no Latvijas vai kāda. Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka tu esi cilvēks un vari izdarīt visu, ko vien tu vēlies un vajag strādāt un to panākt. Varbūt tāpēc arī, ka man vecāki tēvs rotmākslinieks, viņš gan Vācijā, gan Igaunijā ir bijis, braukāja apkārt un ne tikai Latvijā, un tāpēc man no paša sākuma bija skaidrs,
Kad šī ir iespēja, vienīgais ir jāstrādā. ir jācenšas. Jo, protams, kaut kādā ziņā tev ir jābūt tev ir jāspēj kaut ko piedāvāt, vai labāk, vai tā, vai šādi, bet tev ir jāspēj pierādīt, ka tu vari izdarīt un uzņemties šīs lietas. Jā, ļoti pareizi tu saki, tos robežas jau paši mēs sev uzstādām. Neviens cits mums tās robežas nav uzlicis. Līdz ar to tas, man liekas, ir kā mēs paši saprotam to lietu, vai ne? Un kā mēs sajūtam to lielumu pēc būtības. Bet runājot par to Baltijas jautājumu, manuprāt, ka idejiski tas ir brīnišķīgi. Kāpēc nē? Bet tad iestājās tā viensētnieka domāšana, es domāju tā globāli, bailes no konkurences un viss tas, ko mēs gadsimtiem līdzi nesam tajā savā ķeselē. Un mums ir jāstrādā, man liekas, kolektīvi ar šo aspektu. Tā kā konkurence ir laba lieta, ka mums ir jādalās, ka mums ir jāplešās, jāsadarbojās un kaut kā tā. Jā, citur ir lielākas iespējas, jo ir lielākas valsts, vairāk cilvēku, bet arī tā konkurence ir daudz lielāka. Šeit Latvijā ir mazāk cilvēku, mazāk arhitektu, bet Vācijā ir vairāk arhitektu un vairāk cilvēku. Bet tev nešķiet, ka pēdējā laikā ir tik daudz saradušies jauni biroji un visi tādi forši ar raksturu. Jautājums, vai tas viss ir spējīgs tiešām šajos platumgrādos realizēties. Tas nozīmē, ka tai iešanai ārpus ir jānotiek dabiski. Līdz ar to tam nav jābūt kā jautājumam, tai jābūt ir reakcijai, procesam. Jā. Varētu teikt arī, ka Dubajā, kur šobrīd ir ļoti liels pieprasījums pēc arhitektiem un arhitektūras, un ka tā ir arī tāds kā arhitektūras varbūt importētājs, un varbūt mēs savā ziņā varam kļūt par tādiem kā eksportētājiem. Kā man šķiet, ka arī lieliski pierāda arī Zana ar savu projektu topošu. Jā. Tā nav bijusi, kā teikt, mūsu pašu izvēle. Mēs bijām plānojuši mazliet tuvāk darboties Eiropā. Bet te tas stāsts sākas jau gadiem, jau ļoti sen. Mēs strādājam ar vienu attīstītāju, kas mums jau tagad ir kļuvis par partneri, kurš emigrēja sākumā uz Spāniju. Tur mēs uztaisījām 2 projektus biroja ēkām, vienu cerams tūlīt sāks realizēt. Un tad viņš pārcēlās attiecīgi uz Dubaju, kur tiešām šobrīd ir abnormāls tirgus, tieši tāpat kā visi Arābu Emirāti. Un ne tikai attiecīgi austrumu gals. Es domāju, ka tas ir šobrīd mums milzīgs atspērienu punkts. Redzēs, kur tas nesīs tālāk. Jo mērķis nav palikt tur, bet mācīties, uztvert, saprast, ko tiešām nozīmē tāds nopietnas tirgus un pamatīgi nosacījumi, kur nav vairs joku spēles, bet joku dzīšana, kur lietas notiek pa īstam. Tā es to uztveru šobrīd kā milzīgu pieredzi. Jā. Kāds bija jautājums? Nebija jautājums, bet forši. Jā, un nenoliedzam jau arī man šķiet ārkārtīgi interesants tas fakts un tā ideja, ka tas cilvēks, latvietis vienalga, kurš tieši dodās uz citu vietu, tomēr ar zinām mērā savu mentalitāti, kur ir uz vietu, kur valda citi likumi, cita reliģija, vienalga. Tā kā ir pilnībā cits konteksts. Un tādā ziņā gan Lauder Architecture, gan arhitekts, gan OpenAD ir arī savā mājaslapā ir rakstīts, ka tiek veidota tāda arhitektūra, cieši ievērojot tātad konkrētās vietas kontekstu. Varbūt jūs varat par šito nedaudz izstāstīt, kā esot tur
Kā saprast to vietu, to vidi un kā veidot viņai atbilstošu kontekstuālu arhitektūru? Viss pamatā ir šī arī izpēte par šo vietu un valsti un arī kultūru, kurā tas tiek veidots. Un, protams, ka tu kā, nevis kā latvietis, bet jebkurš cilvēks nonākot citā valstī strādājot vai kaut ko darot, viņš jau savu to skatījumu vai pievienoto vērtību aizved līdzi. Un tad ir tas jautājums, vai tie cilvēki tajā zemē saskata šo pievienoto vērtību. Ja saskan, tad sanāk šis darbs ir rezultāts. Droši vien var arī nesaskatīt. Un tas, vai tas sanāk vai nē, tas ir atkarīgs no tā, vai tev pašam izdodās caur šo savu pieredzi un novērojumiem izprast šo vietas būtību, kas varbūt cilvēkiem ir vairāk vajadzīgs, apvienojot to ar savu skatījumu par lietām. Jā, manuprāt, arhitektūra vispār ir disciplīna, kuru nevar vispār izskatīt, nerunājot par kontekstu tādā lielā vārda nozīmē, jo, kā es to saucu, ka mums ir no sākuma jāsaliek pareizi, jāapzina puzles gabaliņi, un tad tā puzle pareizi jāizveido, un tā ģeogrāfija, mentalitāte, reliģija ir viena no sadaļām, tikpat cik jebkura cita, vai ne, personība, reljefs, finanses, likums, vai ne, tas ir milzīgs veidojums, un mums viņā ir jāspēj orientēties. Līdz ar to, teiksim, tā vieta, kur mēs projektējam, ir tikai tā viena sadaļa, vai ne, kur vienmēr tiek respektēta. Un līdz ar to neviens no mums noteikti nav melojis, jo tas nav iespējams savādāk izveidot labu arhitektūru, ja tu nesaproti, kā teikt, spēles laukumu vai nespēji viņu uztvert kopumā. Un, un arī, protams, ka tas ir ārkārtīgi interesanti izprast konkrētas vietas specifiku un cienīt, vai ne, respektēt. Tā pašā laikā, protams, sagaidot cieņpilnu attieksmi pret sevi. Tas ir par to, ko es sākumā runāju par tām horizontālajām attiecībām, ka tur ir jābūt citādi. Manā gadījumā, kur dialogs tiešām ir super svarīgs, nevar notikt labas lietas. Un tad, ja mēs no šāda aspekta runājam, tad noteikti tur ir zinām izaicinājumi par šo te horizontāli, jo tur tā hierarhija tomēr ir diezgan skaidra, vai ne? Līdz ar to tas ir kaut kāds aspekts, par kuru mēs varētu runāt kā atšķirīgumu. Tāpat laikā mums pretīm vienmēr ir cilvēks, lai kāds viņš arī būtu. Tā kā gala beigās es domāju, ka tas godīgums ir tā spēle, kur mums ir jāiet. Bet droši vien tur bija vēl kaut kāda dziļāka doma tavam jautājumam, varbūt viņu var refrešot. Es domāju, ko es tā kā ļoti klausījos. Dažreiz tā ir, kad klausoties, ir grūti domāt līdz, ko es pats gribēju dzirdēt. Jā, bet, piemēram, no rīta, tā kā bišķi varbūt vēl par to kontekstu, ar Dubaju jau ir ļoti saudabīgi. Viņai jau konteksts tikai veidojās. Tas nozīmē, ka, ja mēs salīdzinām ar projektēšanu, piemēram, Francijā vai vecajā, nesauksim konkrētas valsts, vecajā Eiropā, vai ne, kur ir tradīcijas, kur ir kanoni, drīzāk es tādu teikšu, vai ne, kanoni, kā teikt, kultūra vēsturiskā atmiņa, kas ir gadsimtiem ilga, tur ir pavisam citi jautājumi jārisina, vai ne, jārespektē tieši tas, vai ne, kulturālais mantojums. Un ņemot vērā, ka Dubai tiešām ir, 70, 80 gadi, 50. gados iznira no tūkstneša vidus pirmais tornis, līdz ar to tas konteksts tiešām veidojās un viņš dabiski veidojās taustoties. Un, manuprāt, no tāda aspekta Dubai spēja pieņemt daudz eksperimentālākus risinājumus, daudz varbūt ekspresīvākus risinājumus.
Un tas, ko mēs mēģinām darīt, ieviest tajā kaut kādu zinām cilvēcību. Tā kā, tur atkal ir kaut kas, ko mēs viņam varam dot un viņi mums piedāvā. Tas ir par miedarbību, respektējot. Sanāk, ka vismaz vajag, ka jūs piedalāties arī tajā procesā, kur jūs veidojat to jauno Dubajas identitāti vai kaut kā. Tā gribētos domāt. Bet absolūti pieticīgā veidā, jo man šķiet, ka mums ir daudz, ko viņiem pastāstīt tiešām no kaut kādām vērtībām, kuras mēs sevī nesam. Līdz ar to tas kaut kādā veidā reflektējas caur arhitektūru. Jā, viena lieta vai tas projekts vai konkurss ir, kas mēdz gadīties, kad ir tiešām pļavas vidus un apkārt ir būtībā tikai vai mežs vai kāda piepilsēta maza daļiņa, un cita lieta, ka tas ir pilsētas centrs, kur jau ir apkārt vēsturiskā apbūve un vispārējais. Tās konteksta atšķirības ir ļoti, ļoti plašas un varētu teikt, ka ir vietas vai projekti, kur ir ļoti izteikti tā klātesamība no jau esošā tajā vietā, gan vēsturiskā, gan kultūra vēsturiskā. Un vietas, kur tomēr ir varbūt to var daudz vairāk ieviest to savu redzējumu. Te pašā laikā, konkursos mēs redzam, ka divi īsti līdzīgi darbi nav. Katrs tomēr pieiet ārkārtīgi atšķirīgi, ņemot vērā tieši šos te vai tur pragmatiskāks vai jaudīgāks vai drošāks risinājums vai tā individuālā pieeja tomēr atšķirās. Un tā pašā laikā man kaut tajos konkursos arī liekas tā ir tā foršā lieta, ka ir iespēja redzēt tik daudz dažādu šos te risinājumus, kas kaut kādā veidā skatoties tos visus darbus, tu caur viņiem būtu arī sāc ieraudzīt to labāko tai vietai, jo ir tik daudz mēģinājumi, no kuriem tiešām var izspriest, kas ir. Tā ir tā konkursa, tiešām tā ideālistiskais veids, kā tam vajadzētu notikt, ka tu tiešām caur to iztestē labāko. Jā, tas skaidrs. Tā jautājums, vai notiek bieži? Notiek. Protams, ir arī tā, kad tu jūti, ka pragmatiskāk, bet tas arī tā ir tā izjūta un to, vai tu redzi caur šo nolikumu un vietu un visu to, vai šī ir tā vieta, kur pieiet pragmatiskāk vai tomēr radošāk. Jo Latvijā varbūt daudz maz vienmēr jāpieiet pragmatiski, bet Igaunijā te pašā laikā var arī būt rīktīgs kosmos. Jā. Varbūt tā drusciņā. Tā tieši pajautājot, kas ir tas, ko Igaunijā jādara citādāk kā Latvijā, lai uzvarētu konkursu? Mums nesaistīt pēdējos divos konkursos bija tāds komentārs no žūrijas, kad it's too pleasant, kad ir pārāk patīkami. Un tas jau tāpat bija skaidrs iepriekš, šoreiz mums kaut kā tiešām izdevās ļoti patīkami. Bet Igauniem vajadzīgs tāds asums, un ar asumu es pat tādu zināmā veidā tiešā nozīmē arī domāju, ka viņam patīk kāds asa forma. Viņam patīk dinamika un asums. Jā. Tas bija kompliments jums, vai bija par mīlību? Tas bija tā kā, bija pārāk, Pietrūk asums. Jā, tieši tā, pietrūk asums. Okay. Bija pārāk labi, jā. Un īstenībā tajā vienā konkursā bija arī komentārs, pārāk labi iedirējās tajā vidē un pietrūk šī te asuma. Jā, tur ir savādāk, jā, bet ir interesanti. Ir nopietnoši. Tās ir tādas atšķirības. Un atšķirībā no Latvijas, Igauni bez šaubām pieiet arī radošāk un atļaujas tā brīvāk gan veidot šos te projektus, gan arī mēģina realizēt. Jā. Tā arī ir. Andi. Un nenoliedzam, ka tas pats process, par ko mēs runājam, ka mēs dodamies citur realizēt savus projektus, tas arī notiek tepat pie mums. Un atkal savā ziņā nedaudz arī radot to savu, parādot savu mentalitāti un savu tādu kontekstu izjūtu. Un man šķiet, ka tāds uzskatāms piemērs ir tas, kas Andreja salā topošais Riverfront, Waterfront, es atvainojos, jā. Tad šī te apbūve un
cik mēs esam redzējuši tās vizualizācijas, un man šķiet, ka tur arī ir diezgan tāda plaša tā diskusija par to, cik tā apbūve ir iederīga tajā varbūt mūsu kontekstā un varbūt pēc tās mūsu mentalitātes. Man šķiet, ka šajā brīdī varbūt parādās tāda nedaudz risks vai ko varbūt daži vismaz uzskatīt par risku ir, kad šī arhitektūra var pastāvēt gan vienā, gan citā, vienalga, kurā vietā, neatkarīgi no konteksta, un kad tāda veidojas šī globalizācija un tādi tie riski, ka vienveidīgāk tā pilsēta vidu un neatkarīgi no vietas veidojas. Kā jums šķiet, vai tas ir tāds risks pastāv arī Rīgā, un cik tas ir reāls un liels šobrīd? Es varbūt personīgi par Waterfront neesmu tā ļoti iedziļinājies tajā projektā. Un kā, es arī esmu redzējis bildītes, kas internetā ir klīst apkārt, bet es domāju, ka, ja tas notiek un notiks, tas droši vien ir bez šaubām laba lieta, ka tāda lieta notiek, bet ja runā par arhitektūru, es saprotu, ka tā bija tāda liela vīzijas piedāvājums, bet droši vien, ka vēl konkrēta arhitektūra jau visticamāk, kad vēl tikai taps un visticamāk tiks vēl projektēt. Bet, kā es saku, es esmu maz iedziļinājies par Waterfront projektu. Jā. Domāju, ka jautājums ir absolūti vietā. Ļoti daudz jautājumu. Mums ir kā tautai maz atbildes. Un viss notiek ļoti strauji. Un es domāju, ka problēma tieši ir tajā, ka viss notiek par strauju. Es šobrīd mēģinu būt ļoti diplomātiska. Tas ir unikāls gabals. Absolūti unikāls gabals vispār tiešām tādā pat Eiropas kontekstā. No tā aspekta, ka tur beidzot kaut kas notiks, iespējams, ka tas panesīs līdzi arī tālāk visu krastmalu, par kuru mēs jau es nezinu, cik gadus 30 runājam par to, ka cilvēki netiek pie ūdens, mēs dzīvojam pie upes. Ūdens transports jahtām pat nav, kur nopirkoties un piepildīt benzīnu, ir tikai viena vieta. Tā kā mēs dzīvojam pie upes. Halo! Un no tāda aspekta gribētos domāt, ka tas pavilks līdzi citas lietas, bet ir daudz jautājumu arī par šo kontekstu. Es domāju, ka tas tā arī paliek kā daudz punkti, ne? Tas pēkšņi ir tā radās. Jā, bet pēkšņi, pilnīgi pareizi tu arī saki, tiek pārdotas sapņi no bildēm, kuras tiešām var redzēt ļoti daudz, kur. Vai tam ir saistība ar Rīgu? Droši vien, ka nē. Kaut kā tā. Bet varbūt, kad, kā Kārlis optimistiski teica, mēs nonāksim arī līdz Rīgas sajūtai tur. Cerēsim. Man šķiet, ka mēs lēnām tuvojamies arī uz sarunas noslēgumu, un es gribēju lūgt jums varbūt dot kādus ieteikumus, ceļavārdus jaunajiem censoņiem, kas varbūt arī domā izmēģināt spēkus kaut kur varbūt arī ārpusē, kas varbūt būtu tas jūsu ieteikums. Domāju, pilnīgi noteikti, ka vajag izmantot visas iespējas, kuras tu redzi savā ceļā un nebaidīties izmantot, jo tas ir pats galvenais. Nevis nogaidīt, nevis domāt, jā, nē, bet darīt un izmantot iespējas. Tas pats svarīgākais. Jā, nežēlot sevi un nedomāt, ka viss notiksies tāpat vien vai AI vienā brīdī palīdzēs. Kas ir vēl diezgan traka, man liekas, tēma tieši šajā radošajā aspektā, lai gan no otras puses viss ir kārtībā. Tā kā nežēlot sevi un nepretendēt, kā es pirms tam teicu, jo brīžiem tās pretenzijas ir absurdas. Un tad ir jautājums, vai tiešām mūsdienu laikmets liek domāt tiem jaunajiem cilvēkiem, ka viņiem viss pienāks tikai tāpēc, ka viņi staigā pa šo zemi. Bet tas ir tāds mans skarbais. Ir arī redzēt superīgi jaunieši un tiešām ar milzīgu ieinteresētību
Tā kā ir vienkārši ļoti daudz jāiegulda enerģija, jo arhitektūra ir skarba, nopietna profesija, nevelti viņa ir reglamentēta. Līdz ar to pret viņu ir jātiecas ar lielu nopietnību. Ir jāsāp, lai kļūst stiprāks. Tas ir vajadzīgs, jā. Tā kā nav sāpēm, nevajag baidīties. Labi. Tad novēlu visiem klausītājiem sāpēt vislabākajā nozīmē. Pirms mēs beidzam, es uzdošu mūsu rubrikas jautājumu, tā to varētu nosaukt. Kas ir arhitektūra? Ļoti starpdisciplināra mākslas forma. Es gribētu teikt tā, jo es arhitektūru pilnīgi noteikti saistu vairāk ar mākslu nekā ar matemātiku. Jo man ar rēķināšanu iet ļoti grūti. Jā, tas droši vien ir palicis pa dzīvesveidu arhitektūra. Bet jā. Māksla. Jā, māksla tā patīk. Kultūras forma, tā es palabot. Jā. Man katrā ziņā ļoti patīk tā arhitektūras mākslas puse. Viņa ir ļoti patīkama. Bet tad ir arī tā otrā puse, kas ir līdz tā realizācijai. Un tad varbūt tā ir bieži vien pragmatiskāka, bet beigās arhitektūra pārtaupa tādu dzīvesveidu, kur tu visu laiku atrodies šajā arhitektūrā, gan pats, gan mājās, gan ārpusē, gan arī dabā. Jā, tā dzīves profesija, manuprāt. Super. Tātad paldies visiem klausītājiem. Tātad paldies mūsu viesiem. Tātad es atgādinu, ka mēs bijām ciemos OpenAD birojā. OAD. Jā, nav OpenAD? Nē, ir OAD. Mēs rebrandojāmies nesen. Ok, es tiešām šo būšu palaidis garām, bet jā. Un ar jums kopā bija Zane Teter-Šulce un Kāris Lauders. Paldies jums un klausieties mūsu citās sērijās. Un es podcastu vadītājs Arturs. Paldies! Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkasta Instagramā podcasts.rokturs. Podcastu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominika Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.